Čau visiem! Paralēli tam, ka man ir visādi hobiji, jums jau zināmie, es kolekcionēju arī skārda rotaļlietas. Tas man tā kā iesākās nesen, kad es nopirku vienu smuku mašīnīti. Tagad man viņas jau ir daudz, bet es gribu parādīt vienu īpašu šādu te un nedaudz pastāstīt, jo personīgi mani viņa pārsteidza. Šī ir firmas Nomura mašīnīte. Firma Nomura, kuru ir dibinājis Eijiro Nomura 30. gados Japānā, ražoja skārda rotaļlietas apmēram no 50. līdz 70. gadiem. Man ļoti paveicās dabūt šādu biķernieku krāmtirgu par diezgan nelielām cenām. Tāpēc, ka mašīna ir sliktā stāvoklī, palicis kur ir viens kalpaks tikai smuks, pārējie pazuduši, ir vēl rezervas ritenim. Ritenīši kā tādi ir atlūzuši, viņiem iekšā ir metāla, alumīnijas stars, lai savienotos ar asi, bet tas viss ir salūzis, līdz ar to viņi negriežās. Mašīna ir uz baterijām. Bateriju boksu vāciņš bija pazudis, to es mēģināju uztaisīt vienkārši, lai nekrit ārā baterijas. Stūrēšana nekāda nenotiek. Tātad te viņa ir ieslēgt, izslēgt ar kurbuļu palīdzību. Es vēlāk ielikšu baterijas parādīt. Tad pievēršam uzmanību šādai lietai. Te iekšā ir īstas spuldzītes lukturos, saloniņš. Ļoti skaisti uztaisīta mašīna. Kāpēc es kolekcionēju skārda rotaļlietas? Tāpēc, ka viņas ir ļoti pārsteidzošas. Tas ir savu veidu mākslas darbs, ko var izveidot no skārda. Un dažas no viņām pat ir stipri tehnoloģiskas. Šī mašīna es precīzi neatradu katalogos, kad viņa ir ražota, bet orientējoši no 50. līdz 60. gadiem. Mašīnai tātad darbojās motors, viņa brauc uz priekšu. Tā kā viņa kādreiz brauca, deg abi šie te lukturi. Un kas mani ļoti pārsteidz, viņai ir iebūvēts dūmu ģenerators, jeb dūmu mašīna šī te vietā. Un pa šo caurumu, jeb radiatoru vāciņu nāk ārā dūmi, būtu jānāk. Reāli viņi to spēja, bet laikam baterijas īsti nevar pavilkt. Tā kā nodemonstrēšu atsevišķi, kā tas ir, ja pieliek bateriju pa taisno klāt. Lūk, es te ilgi cīnījos ar viņa remontu, tā kā paskatāmies bildes, paskatāmies video, parādīšu iekšpusi. Es domāju, ka jums patiks. gribu parādīt šito interesanto lietu. Nekad nebiju domājis, ka pirms tik daudz gadiem
Japānā kaut ko tādu varēja taisīt. Tātad mašīna ir, kā jau es teicu, iespējams 50. 60. gadu, bet ne vēlāk. Attaisīja vaļā un ir šī te ierīce. Nevarēja saprast, kam viņi domāt, vai tas kaut kāds pīpināmais vai kas, jo te apakšā bija atliekas no atsperītes, kas saturēja caurulīti, un caurulīti gājas uz aizmuguri. Respektīvi sāk skatīties te priekšpusē, bija tāds kā spuldzītas kontakts aizmugurīt ar izolātoru, un otrā pusē arī tāds pats. Padomāju, pielišu klāt bateriju. Pieliku klāt mazo litiju bateriju un domāju, ka es esmu kaut ko nosvilnājis. Izrādās nē, tas ir dūmu ģenerators. Es vispār paliku uz pauzes par tādu lietu. Pašlaik es savilcis vadus, nezinu kā, vai tas ir pareizi, vai tā viņi bija domājuši, jo tur vadu, var teikt, nebija vairs mašīnā palicis. Un varu nedaudz nodemonstrēt. Tās baterijas, kas man ir iekšā ieliktas, īstās, kas paredzētas, viņas nespēja pavilkt. Tā kā nosēdušās, šim ir 3,7 volti, un tagad vērojiet. Fonā darbosies arī pati mašīna. Ignorēt to vienkārši. Tūlīt uzpilst un sāk celties dūmi. Jau nāk. Episki. Vienkārši perfekti. Dūmiem būtu jānāk laukā pa šo te radiātora restes caurumu. Nezinu, kas skaitās. Kādreiz man liekas, ka tur lēja iekšā dzēsēšanas šķidrumu vecajām mašīnām. Un tad sanāk, ka tas liekās virsū, un viņam būtu jānāk ārā. Žēl, ka es nevaru nodemonstrēt, jo mans baterijas nav pietiekoši stipras. Tad, kas ir vēl interesanti šai mašīnai, un izrādās arī citām tā laika mašīnām, šī ir tāda Japāņa, un es tagad mēģināju remontēt ķīniešu mašīnu, ar ko man nav panākumu, kas ir interesanti. Šis ir baterija boks, un reāli mašīnai mīnus iet tāpat kā īstai mašīnai uz masu. Respektīvi, lai degtu lampas šīs te, viņiem ir jāsaskarās virsbūvē kopā ar šasiju, un tikai tad viņas sāk degt. Tāpatās arī, kur uz motoru arī iet tāda pati masa kaut kur caur šito te skavu, jo pievadās tikai plus reāli klāt. Ļoti interesanta sistēma. Mūsdienās tā vairs netaisa, tagad viss taisa vienkārši plus un mīnus vādi brutāli savelk un gatavs.